Ok, tā tad mēģinām vēl vienreiz. Yes, bet... Tā. Man kamera atkal būs problēma. Tā. Ok. Jā, ir. Čau. Interesanti. Čau, čau. Man galvenais, ka kompīti nerāda. Man kompi man nerādīja, tā kā es labāk eju no telefona, bet no telefona, es nezinu, man liekas, ka man bildē ir vienmēr galīgi izkropļota. Kā ir? Man liekas, ka baigi tuvu rādi, jo es kā redzu normāli, bet, kad es saglabāju video, viņš ir vienkārši briesmīgi. Jā, es gaidīju to, ka atnāks kaut kas, bet iegāju, ko man labi, es ieeju arī iešu telefoniņā. Jā, uzreiz smuki maliņā, lūdzu, es vēlaties pievienoties. Jā, protams, ar lielāku prieku, lūdzu. Mēs esam šeit. Tas ir reizēm izaicinājums. Katram savā, jāatcer dators, sadamā iešu, būtu labāk tur to kameru būtu, bet neko darīt. Ok. Man laikam pirmais jautājums, kas man radās, bija, kāpēc tu sevi piesakot neminēji, kad hokejs? Tad man būtu jāsaka divāna eksperts. Zini kā? Pirmkārt, es negribu tev bišķi galva, es mums manā video varbūt tev plus galva, bet es nezinu, varbūt ko man darīt? Es nezinu, jo man rāda riktīgi labi, un es esmu reāli 2 metrus no telefona. Tev vēl telefons uz augšu jāpaliek. Vēl uz augšu? Jā, Marki, jā. Ja esmu tāpat kā vispār, jā. Jā. Iekārtojamies ērti. Jā. Zini, kā ir? Tad, kad tu Zini, kā par to... Par to hokejistu ir tā, ka vienmēr ir, protams, ka sirdī un veselēs būšu hokejists. Par to jau skaidrs, ka tas ir. Bet, zini kā, vienmēr ir tā kā definīcija, ko tad nodarbojās, kas tu esi. Un tad, pieņems, mēs sev vairāk asociēju šajā brīdī nevis kā hokejists, bet kā dzīves kočs, kā treneris jauniešu un kā sporta skolotājs. Tās ir manas tās nodarbes, ar ko es vairāk asociēju šajā brīdī. Protams, ka tur hoķis vēnās plūst, par to nav vispār jautājumu. Un ir kāds atpazīstamības zīme, tā mēs varam kaut kā tur klišējas to pateikt, tad jā, bet vairāk es jau sevi kā divāna eksperti jau uzskatu. Kas no malas gudri dirīja vienkārši. Bet es neko nezinu par hokeju, piedod, es neko nezinu par vispārējo. Vienkārši uzdūros uz rakstu un sapratu, ka gan Naurim, gan tev ir kaut kas kopējs, un es domāju, ko es runāšu ar vienkāršiem cilvēkiem. Un tad es gan par savu migrēnu runāju, gan par distoniju, kas, domāju, uzprasīšu kādam, kas kaut ko profesionāli dara un zināmāks, un kas nebaidās par to runāt. Tev bija intervija. Es domāju, ka jāuzprasa. Un tas, ko tu minēji par to, par dzīves kaučus, tā kā, bet ir divi veidi, tu uzskati, ka tu esi dzīves kaučs tieši bērnu hokeja līmenī, vai arī tas ir tas saucamais, kas šobrīd ir tie kauči, kas ir vispārējie dzīves kaut kādi mentori? Zini kā, es vienmēr jau tajās nišās vienmēr ir kaut kāds sev jānodefinē, jāuzteic tas mazais, tas fokusiņš. Bet es redzu, man kaut kā tā sanāk diezgan plaši ties jautājumos. Pašlaik kočoju 3 jauniešu, 1 ir tenisists, 2 hokejisti, kas ir jaunieši, kas treniņos labi, bet spēlēs līdz galam nemāka atvērties vēl pagaidām. Tā pārliecības spēle un tā bailes un vispārējais, kas mums visiem ir defaultā, gan arī iekšā jau ieliktas šupulītī. Un mēs, zin kā, tēti, kā tu izrunāji, teici, kas ir, nebaidies, būs jau labi. Tas diemžēl, tas tāds, zin. tu peld un tu slīkst, un tu pasaka neslīkst. Tā, baigi grūti. Un tā kā pasaku, tad neslīkst, toči viss kārtībā. Tā kā tas tā īstenībā mēs... Jā, uz galā nestrādā. Un par cik es pats biju tādā
nu, pats biju iestrēdzis bailēs un nepārliecinātībā kaut kādā ziņā diezgan dziļi. Un tā, ka bija tas mans, es viņu saucu par otro dzīves zvaniņu, ka man noklapēja veselību un tur viss bija kopā, baigi smuki. Man bija veģetīvā pēkšņi uzzināja, kas 40 gados, jā, par ko mēs droši vien parunāsim. Tad man bija man autoimūnā, otrais dzīvē izšāva. Bija pārslodze ritīgi. Jā, un Covid labi izslimots vēl tā, ar veselību, tā mēnesi, jā. Jā, droši vien, ka Covid bija tas, kas izšautu autoimūnu, un tad pārslodze, tu nevar nekā, viss ļoti smuki. Blenderi iekšā, sarkanā poga, viss jēškajā atpūšās. Tad, kad tu guli pie tās sistēmas un štuko bāz, tad kaut kā līdz galam, es tiešām esmu, daudz man pazīst tā kā pozitīvi čalīt, un es tiešām esmu. Bet tagad tu jūti, ka kaut kā līdz galam tā personīgajā dzīvē tieši sevis piepildījumā. Es jūtu, ka kaut kas tu man streiko, jo man ir ģimenīte, man ir sieviņa un 3 bērni, un tiešām pasakai, tas ir tas mans numur 1 kaut kādā ziņā. Bet to, ka tu pats līdz galam, līdz ar savu to pasauli līdz galam netiec, un ka tu neesi piepildīts, arī vispārējais ir. Es uzskatu, ka tam vērtības uzreiz daudz krītās. Ja tu pats vari dot, tad arī vispārējais kaut kādā ziņā saliekās. Tad es guļu, domāju, ko tad darīs? Jo šitā tā kā uz priekšu līdz galam, kaut tālu netiks. Un es klausījos tur Jay Sherry, kas ir ļoti populārs, tagad viņš kā klišējs, man kaut kā viņš ļoti uzrunā, un tieši izlec life coach mācības viņu skolā, es saku, jā, mēģinam. Tīri, lai saprastu sevi, iemācoties, runājot, un tad jau tur tā kā ir, lai tu dabūtu to certifikātu, tev jākočo citi ir. Un es kočoju tur gan vietējos kočus, gan Latvijā pieteicās pāris cilvēki, kas ko kā. Un tur man bija, pieņemsim, mamma ar 4 bērniem, viņa gan bija hokejs mamma, jā, tad man bija vēl tur kaut kādi cilvēki, kas, un pilnīgi nekāda starpība. Vai tu kočo bērnu, vai tu kočo pieaugušo kaut kādā ziņā problēmas, mums visiem pilnīgi vienāds kaut kādā ziņā. Tā nepārliecinātība, bailes, protams, kaut kādu spektru un no kurienes un kāpēc un tā tālāk, un kā tikt viņam galā, tas ir kaut savādāk. Un līdz ar to es dažreiz domāju, varbūt tikai vienu nišiņu, bet man sanāk tā, ka man zvana jau tādi lieli cilvēki, kas tur saņem lielas naudiņas, un galā viņš saprot, ka naudā nav laimes, jā, kaut gan ļoti to gribi. Un tad arī visādi biznesmeņi un tā tālāk un tā projām, un arī mammas, kas sēž mājās un domā, viņam ir bērns, un tā kā tas piepildījums, jā, tas ko darīts, vai vispār, vai šitas ir tas, ko es gribu, un tā tālāk un tā projām. Tā kā man tāds sanāk plaši, bet ļoti foršs no katra no viņiem pat es mācos. Es jau viņus sauc par saviem lielākiem skolotājiem, jo mēs runājot, jo tas pamatprincips life coacham, ka tevī nav, kad es neko neiesaku. Un katrā tā cilvēkiem ir. Un arvien vairāk un vairāk tas tāds pilnīgi ārprāt, cik mēs esam jaudīgi. Visi mēs kaut kādā ziņā. Ja mēs sev tā visu notušējam, un es tā skaitā. Es biju, tāpēc man tā forši no malas pasīties, jo es joprojām kaut kur esmu tajās vecajās programmās, un tas tāds ikdienas darbiņš ir. Lai pabišķim, kā saka, es saucu, lai aiziet uz plūtmu un parādīt savus muskuļus, nepietiks vienreiz iet zālītē, vajag katru reizi ilgu laiciņu, un tad, kad varbūt tu esi dabūjis, lai to noturētu, tev joprojām jāiet zālītē, un sevi jāuztur. Tā kā, tas tāds ir never ending stories kaut kādā ziņā, bet ļoti baudu, un, kaut kā tā. Aizpildēju. Bija pirmais jautājums, es domāju, es nekad negatavoju jautājumus, man viss notiek ļoti spontāni. Es jaucos iekšā, kad man uzreiz ir jautājums, lai es viņu neaizmirstu, tā kā lai to sarunu turpinātu. Es domāju, labi, es tikai zinu par sportu, domāju, labi, treneri vienmēr pēc paša karjeras sākās, bet coacha man likās, wow, tas jau ir kaut kas foršs, es esmu mēģinājis. Man likās, kā tu to apvieno. Bet ļoti, jā, laba ideja. Bet tev caur šo te coacha apmācību sanāca, kā tu minēji sevi, saprast arī vairāk? Viennozīmīgi. Zini, kā mēs var dažreiz visi sakam, tas coachs tagad, Latvijā viņš nav populārs kaut kādā ziņā, un viņš ir, viņam tāds kaut cik, varbūt nedaudz negatīvi, piegājuši nedaudz ir, ko tad tur, ja jēš, ka hoķī vairs nemāk uzspēlēt, tagad kaut ko māc dzīvot.
Un redz, un tiem cilvēkiem pēc būtības viņiem tas būtu pirmais, kam būtu tas vajadzīgs, tas košs kaut kādā ziņā izrunāt. Bet pašā laikā, zin kā, katram cilvēcim ir jānonāk līdz tam brīdim, ka viņam vajag. Ja viņš tā kā, aprunā vai tur uzraksta izvēmjās, pieņemsim internetā un vispārējais, kas ir, mēs zinām. Līdz ar to viņš pats līdz tam nav nonācis. Viņš tajā spogulī vēl nav gatavs pastīties. Tad, kad ir slikti un tad, kad tu esi gatavs sevī parakties, tad arī tas coach ir. Un tas ir. Un nonācis jau pavisam vienkārši, tāpēc, ka pašam bija čābīgi. Pats bija disbalansā, pats kaut ko, tā kā grib darīt, tā kā var darīt, ko darīt, kāpēc darīt. Un tā tālāk projām. Es jūtu, ka tāds darbiņš parastais, jo ģimeni jānodrošina mums visiem. Mums Latvijā nav neviens hokejists, kas varētu pēc savas karjeras var nestrādāt. Es sapratu, ka kaut kas visā tajā sistēmā, visā tajā pasākumā līdz galam īsti nestrādā. Es zinu, ka es gribu treneris, visbaigi forši, bet vienu grupiņu savādāk pa daudz. Bet tā pašā laikā coach tagad lēnām tā ieskienās un forši, un es prezentēju firmām un lielām firmām, mazām firmiņām, team building, 1 uz 1, bet tas lai tas pārņemtu visu, tad esmu sporta skolotājs un baigais forši piepildījums. Izrādās Bostonas universitātē beidz kā sporta skolotājs, bet kā mēs zinām, Latvijā kā skolotājs strādāt, tur akal, neko dīži nenopelnīs. Privātā skoliņā ir daudz labāk tā situācija, līdz ar to manā bērni tur iet, līdz ar to es braucu viņus vedu uz skolu un pats tur strādāju kā sporta skolotājs, un baigi forši, mēs ārā darbojamies, spēlēmies, līdz ar to tiešām tāds ļoti pozitīvs te izsas visu, un tas coach ir kaut tāda dvēselītei, kad tu parunājies cilvēku, viņš tur izstāst, klausies šitā, un te viņš atnāk pie kaut kādas atziņas, un tā, šis bija ļoti svarīgi, interesanti, kā tu atnāc, un tu citini caur savu dzīvi, šitas te, interesanti, kā man? Labi. Tā kā tas visu laiku ir tāds mās, ka tāds, kā es jau bišķi atkaruši never ending story kaut kādā ziņā, bet pozitīvā nozīmē. Jo baigi ātri. Mēs visi ļoti labi zinām, piekritīs man, ja mēs tajā ritenī bišķi tā kā ļaujamies, baigi ātri viņš aizdas un to atkal gadiņš un atkal, ko es vispār gribēju, kāpēc gribēju. Es jau uztaisīju ar vienu tādu foršu robčiku, aplikāciju, full line, tā kā pilna maiņa, tas mans, kas arī ir. Bet tikai tas bija primārais bija priekš manis, lai es pats nenoskriet no ceļa. Un lai man ikdienā būtu šie 6 spēlētājs nočkot. Ir, nav kas, labi, šitas atkal paklibo, un atkal tu viņu met zālītē. Tā kā, tas tāds, mās, ka tāds harmonisks pasākumiņš, kur viss kopā ir. Labi. Tā, ķersimies vērsim pie ragiem. Tu nedaudz pieminēji, tev veitīvā distānija tiešām sākās tikai 40 gadu vecumā. Nesaka kaut kā, cik tev šobrīd ir, ja nav noklātni? 49, 80, kaut tā, tas vienkārši tā tēlēnam 40. Tas ir sanāk, man tagad 2 gadu atpakaļ, laikam sākās. Plus mīnus mās, kad sākās viņa agrāk. Bet tā definīcija, ko es sev tā kā sapratu, kad reāli tas ir, to var saukt pa veģetīvu, neveģetīvu, bet laikam tas pamatprincips bija tas, ka es uzliku sev tādas bailes par katru lietu, par, kā mēs, dažreiz hokejs arī cilvēkiem ir baili kļūdīties. Baili kļūdīties, tas ir uz hokeja laukuma, tas ir sekundes simdaļa. Protams, tik līdz tu baidzi kļūdies tā viss, tu sasieni sev rokas, uzrieni lukdzelžus un ar to arī viss beidzās. Tu neizdara pareizās izvēles kaut kādā ziņā. Līdz ar to tas ir jebkuram hokejistam, ko es varu teikt, lūdzu, nebaidies. Kaut ej un dari, bet tas arī nav tik vienkārši. Tam procesam ir jāiziet cauri, kāpēc tu nebaidies. Jo tiklīdz tu nav tev kāpēc, vienkārši tāpatās darīt, nekas nenotiek dzīvē. Un es domāju, labi, hokejs beidzies, viss būs kārtībā. Tagad jauna lieta, tur bija iespēja vadīt halli, un tur bija treneris un tā. Un veco programmu nenodzēsa. Un es kaut ko pēkšņi pasaku, un es sāku trīcēt. Nekā, vienkārši, tu beigās jau bija tā, ka man sāk durties, un man sāk slikti palikt. Un līdz brīdim, kad kaut kādas lietas, par ko es pats domāju, man paliek tik slikti, kad es saku, klausies, kaut kas veselīgi nav kārtībā.
Viņi tā, kas tev tur ir? Es saku, tā, un tur un paliek grūti elpot, un šitā, un viss tur sāp, un vispār nav spēka. Interesanti, jā. Es teiksim tā, viņas vārdiem. 10 gadu apkārt tu man par šo visu tā kā apsmēji. Tā ir veģetīvas. Nē, tā nav, tas man taču jānočeko, man tur 100 punktu kaut kas ar sirdi nav kārtībā. Protams, mēs aizējām, nočukojam, viss ir kārtībā. Vesels kā zirgs kaut kādā ziņā ar visu savu autoimūnām, viss man ir remisijā, viss ir kārtībā. Un tad, protams, tā sēdi tā, ka tu vienkārši sēžot un domājot kaut kādus domiņus, tu vienkārši sāc kratīties, tā kā maz neliekas tādu apšlapu, es jau smējos vienmēr. Un saprotu, ka tas ir tajā paurītī, un tas bija otrs, kāpēc es saprotu, ka kaut kas nav. Ka tu uzbūvē to namiņu, to stāstu, izstāsti sev tik stipru, tik efektīvu, tik rožaini skatu, tu viņam notic, un tu viss ķermenis jau, protams, kā mēs zinām, zināts pierādīts, vienalga, vai tā ir realitāte, vai tev ir tas prātā, tas notiek. Un tas ķermenis viņu reaģēja kā īstenība. Kāpēc jau tās vizualizācijas, ja, un afirmācijas ir tik spēcīgas, ne jau tur ir kaut kāda baigā burvistība. Tu vienkārši laidi to enerģiju iekšā, to pozitīvu, un tas ķermenis domā, ka tā ir realitāte. Un, jā, man tas pats, un es saprotu, ka jo haidī, kaut kas nav. Un tad, kad viss noklapē, jo mēs jau, kā vienmēr turamies pie tā diedziņa. Ja man atlaidīs, ja man tur nesanāks, kā es samaksāšu rēķinus, kā man tagad ģimene, no ko tad, jo, ka ir bērnu skolē, kā man, kas tagad vispār notiksies? Tas Dievs dzīvosim, it kā, jā. Kaut kā mēs zinām, ka neviens, pa lielām, ja tu dari, nekad nepaliks bez darbiņa vai tam viendzīgi. Vienmēr jau atrodās tās lietas. Bet tajā brīdī, pasaules gals, ārprāts. Kurā gadījumā es saslimu un aizgāju no darba un viss beidzās tāpatās bez darba, jā? Bet tāpat viss atrisinās. Bet paldies Dievam, es tādā ziņā varu pateikt tam ķermenītim, laikam, lielu paldies, kad mēs diezgan daudz tomēr, mēs cilvēki varam ilgi turēt. Jā. Baigi ilgi turēt mēs varam. Daži arī pie nāves gultas joprojām tur, ja, un ja tas ķermenis kaut kā var, vai tas savienojās viss kopā, ja, tas Covid tur viss salikās, ka vienkārši izšāva korķis, un kad kaut kā tajā brīdī apskaidrība atnāca, kad veču, nē, šitā tālāk, ne. Jo tu vari izārstēt, kā mauk tālāk. Bet tev tā kā saprot, ka bāc, šitas ir otrais. Trešais nebūs tik vienkārši, kaut kādā ziņā. Tu jau nezini, protams, ka, tu vari. Bet kaut kas tur ir, man vismaz tajā brīdī bija paga. Ir kaut kam jābūt vairākam. Un tas droši vien bija tas, ka man jau pirms tam interesēja kaut kādas lietiņas, kas ir vairāk par kaut kādu paurīti, par iekšējo veselību, par harmoniju, par mierpilnu dzīvi, par piepildījumu. Un tajā brīdī, tu jautā sev tos jautājumus. Veiktīvā, saprot, ka tas ir visi paurītī kaut kādā ziņā. Tas ir īsts, tas nevienā gadījumā nav izdomāts, bet tas ir, viss nāk no tevis. Un, kad kaut kas... Sanāk, veiktīvā distonija arī tev bija no tām bailēm, jā, tev noteikti bija par karjeru, par finansēm, kā tu minēji, ka tas tādas bailes, ķermenis tā kā izrādīja beidzot tā kā uz āru to visu spriedzi, kas visu laiku sakrājusies. Tieši tā. Tad tik tev bija tās laikums bija, tu minēji, ka apmēram tiem 40 gadiem, pirms tam tev viņas arī jau bija kaut kādos periodos. Man tā liekas, šī tik traki nebija. Tur to vairāk, māc, ka tas agrākais bija tāds stress. Šis jau bija tāds, es negribu teikt paniskas, bet tas bija tāds jau kur tev ķermenis, tas vairs nav stress, kur tu vienkārši streso, bet šitas jau bija tāds reālas izpausmes ķermeniskas. Kā? Kas tev nāk ārā, ka tev liekas. Es to saku, man sirds tur kaut kas pukstēja tā kā vajag. Man aizdūsas, bet man bija grūti pasportot. Likās, ka kaut kas tur durās un kaut kas nav kārtībā. Galva reiba. Mās tāds standartiņi kaut kādā ziņā, bet tad liekas, tiešām kaut kas tā kā nav kārtībā. Un tad tu tā skaties uz tām lietām, skaties uz tām analīzēm, jo visi jau mēs pirmie, netikšu, Heidī, kā visi tie gudri runā, gudri diri, jo Heidī kaut kāds veģetīvās, bet, es taču normāls pipars esmu, jo es esmu normāls vecis, viss kārtībā. Kur jūs man teikt, Heidī, te mēģināt kaut ko iestāstīt? Viss super. Bet es sapratu, ka realitāte bišķi cita. Kad nočukojot visu tās kardiogrammas un asins analīzes un vispārējais un plaušas un tā tālāk,
Nav nekādi Covid iesaistas, nav nekādi melnumiņi, kardiogramma, viss kārtībā sēd, bāc, kaut kas tā kā nav. Jā, un tad, kad, tagad atskatoties, tu pilnīgi tā kā skaidri saproti, ka tas ir, jo, paldies Dievam, ir sanācis tā ļoti harmonizēt to dzīvīti, un līdz ar to man šādas te lēkmes atkal, nezinu, gadu nav bijušas. Un tu saproti, ka tas tā kā es pirmkārt uz pareizā ceļa kaut kādā ziņā, ka tas, bet tur ir jāiegulda darbiņš, kas ir vajadzīgs kam. Jo dažiem, pieņemsim, ir darbs, viņam ļoti patīk, viņš mīš un izbaig forši, ko citas blakus parādīs, nezinu, tur ģimenē problēmas vai pieņemsim vēl kaut kas, tur tā neprojām attiecības, bērni, tas ir 101 lieta, kas mums ir, kas mūs triggerē, katram savs, ne, no kurienes nāk kaut kādas programmas augšā. Tā kā tas ir baigi interesanti, un es esmu sapratis, ka, lai es kaut kādā veidā harmonizētu sevi, jākustās jau pirmkārt, es saprotu, ka man ir kā bijušam hokejistam, es bez kustības nekur, jo baigi ātri tas ķermenis izlaižās un paulīts izlaižās. Un tas otrs laikam bija pajautāt smagos jautājumus. Pajautāt smagos jautājumus, jo kaut kur tas tā veģetīvā viņa pa lielam nāk fundamentāliem ārā. Jā, no bērnība. No bērnība vai, piemēram, tajā brīdī, kad tu esi pieaugušais, tu esi kaut kādā disbalansā ar to, ko tu dari, un lietas, kas notiek, tu līdz galam neesi ar viņām mierā, bet miera labad vai, piemēram, finanšu labad vai vēl nezinu kādu labad, tu tā kā to pieņem un, maucu ar to, un tad līdz galam īsti tur, ja tu esi pats disbalansā ar to, kas notiek tev apkārt. Es saku, ka tāda izstāvja ir reāls uz nerviem, uz trauksmes, to, kas tevi triggerē, tu ļoti pareizi stāst. Es parasti arī līdzīgi šādu stāstu. Bet kāda bija tev tas posms uz to diagnozes uzstādīšanu? Tu gāji pie neirologa, kas tev tā kā akceptē, ka jā, tev ir distonija, ko tu darīji? Nav man tāds diagnozes. Paldies Dievam, es sapratu, tad, kad viss, tā kā es pats saprotu, ka tas ir tas, jo tās zīmes ir ļoti skaidras, un laikam, paldies Dievam, es viņu neielaidu tik tālu kaut kādā ziņā. Zin kā, tas, kur mēs sakam, zin kā, mēs jau varam turēt, un tad mēs tur varam stresot un kratīties, bet, kā ir tā, ir iečibiem, piemēram, kaut kādas nervu zāles un mauc. Tas, kur es saprotu, ka man ir pārdegšana un, kaut kāda veida diagnozi, jā, es biju pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts, diezgan izteikti skaidrs, ka tas varētu būt tas, kas tas, jo viss ir pēc dačkiem, viss ir kārtībā. Rehabilitācijas kursiņš kaut kāds, arī bez kaut kāda kosmosa, bet tajā brīdī tu saproti, ka, ja es turpināšu, nebūs tie smagi jautājumi vai kaut kādas smagas izmaiņas vai kaut kādas izmaiņas vai varbūt pat ne izmaiņas, bet uztver, kā tu uztver lietas, nekas jau nemainīsies. Labi, šādi tagad kaut kādām nervu zālītēm dabūs apakaļ, nomierinās to nervu sistēmu, jā, bet gadiņš 2, 3, viss būs apakaļ. Tā kā, tas tajā brīdī tu tā kā nomierini, jo tas ir akūts pasākums, tu tā kā nomierini, bet tu nevari viņu turpināt. Zini kā, dzīvot dzīvi, stress, kaut kāds, nezinu, kas mums tagad tur tās nervu zālītes, iedzer kaut ko, viss kārtībā. Kaut kas, kaut stresiņš, iedzer aliņu, vīniņu, šnavīt, vienalga, kas kuram visīt, nomierinās, ko nākamā dienā tāpat vairāk krata, bet to brīdi tu aizmirsties, maucam tālāk. Tas ir tāds quick fix, kas ir uz brīdi. Jā. Ja tu, tomēr, gribi ilgspējīgi to pasākumu, tur tas, pēc tā nevar, pēc tām zālītēm, lai tikt ārā no tās bedres kaut kādā ziņā. Ne visiem, bet, tur kā speciālisti tas ir viss jārunā, jā, tas neesmu mediķis. Bet tā pašā laikā tas neatrisina to problēmu. Zāles nekad neatrisina problēmu. Tas var tev palīdzēt tikt ārā no kaut kā to pirmo solīti varbūt veikt. Bet nevienā brīdī tas nav tā, ka, bēdi, viss kārtībā. Tagad drīz zāles un viss būs čiki-piki. Pēc brīdi. Kamēr būs zvanīgs numur 3. Nē, es neesmu gatavs. Vēl pagaidām, nē. Man ir tas, ko es teicu par ģimeni.
Man viņa numur viens. Numur viens man viņa ir pozitīvā nozīmē, arī negatīvā. Negatīvā ir tas, ka, pieņemsim, dēļ viņiem es būtu gatavs darīt daudz ko, ko es varbūt negribētu darīt. Līdz ar to ir tas, kad viņi ir kaut kur iedzen tev tajā depresijā, bet tajā, atbildības sajūtā, ka tev ir bail kļūdīties. Bet tajā pašā laikā viņi bija tie, kas bija, ka tu saproti, ka tu negribi būt tāds. Un laikam man tāds teksts, ko es saku vienmēr visiem kaut kādā ziņā, bet man viņš ir tik spilgts tāds, ka vienkārši man pašam atgādina īsti pa laikam. Pēc tam, ka viss bija tā kā nokrašojies, un es tur slimnīcā, bet ar sistēmu vispārējais, tur vitamīnu un atkal autoimūnā, un es tagad sāku lēnām kopties, un tur slimības labs, un viss baigi skaisti. Un tagad enerģija bišķi sāks nākt atpakaļ, un es tagad ar savu olafiņu cīnos, kaut ko tur ņemos, un man pilnīgi tāds dzīvēnis. Un es tā sieva, klausies, kad es pēdējo reizi savu dēlu cikstējos? Vai man tā, kāds gadiņš ir bijis? Un tā sēdu, kā gadiņš? Ja, kad tu esi tādā autopilotā, tādā zombijā mauc apkārt, tas domiņas tur tin kaut kur, un ne jau, ka tu tagad esi tur sliktāks vai kaut kas, tu jau tāpat esi pozitīvs, man patīk smaidīt, es joprojām to daru, bet tas enerģija tev ir uz kaut kādiem 80. Tu neesi tu, vairs pēc būtības kaut kādā ziņā. Tu esi tu, bet tu neesi pilnībā tu. Un tad, kad tu sakārto savu iekšējā pasaulīti, tad tev ir iespēja būt maksimālā vai labākā savas versija, no kā mēs dažreiz smejamies. Tā klišejas kaut kādā ziņā, bet problēma jau zin, kur ir tas veģetīvā, un dažiem viņi ir vieglāk, dažiem ir smagāk, un tā tālāk neprojām. Mēs jau nepajautājam, kāpēc. Es tev zinu, es coachingos sevi vienmēr sev apņemtu, ka es esmu kāpēcītis. Ja cilvēks var tikt jebkādi lietā līdz kāpēc viņš tas patiesībā ir, tad tur jau kaut kas var sākt veidoties. Jo mēs jau zinām, tur mūziķi un tā tālāk neprojām tur dzūsdzīvi vai vēl zinu, kas tur, vai tur biznesmeņi, viņam biznesi jākruķī, viņam naudiņi. Viņš nevar jautāt, kāpēc vai pēkšņi būtu mēs. Iedomājies, atnāk atbildi, ka ir jāmaina biznesi. Kā tā, kur vispār, kāpēc? Nē. Tik smieklīgi. Man arī tāds ļoti liels flashbacks ir vienā kongresā, mēs tur runājam, kas ko kā, un tagad es tur veicam spēlētājiem, un tur jautāju, kas jums būtu tas spēlētājs, kurš stiprs, kurš varbūt būtu zālītē jāiedzen, ja es tās nejos. Un tā dzīves jēga. Un viena meitene saka to dzīves jēgu, un es saku, bet es negribu, viņa saka, es negribu skatīties tajā, jo man bail, kas būs jāmaina. Domājies, ka tu tik tālu aizdomājies, ka tu pat zini, ka tev tur galīgi buksē visas pasākums. Bet tev bail skaties, jo tu zini, ka tev būs kaut kāds tās smagās izvēles būs jādara. Un mēs, tas arī zinātniski pierādīts, ja, ka mēs labāk dzīvojam savā negatīvajā komfortzonā, nekā iespējams, ka pozitīvajā kaut kādā nezināmajā. Jo vienmēr jau ir pozitīvais. Pēc tam jau vienmēr tu esi paldies Dievam. Es nevienā esmu dzirdējis, ka viņam ir slikti. Viņš ir kaut ko samainās, bet tad tajā sliktumā bija labāk. Neviena, māski nav tāds, pasaules nav neviena tāda piemēra. Kaut gan visu laiku visur ir ties piemērs otrs, kad bija slikti, bija bail, samainīgi, cik forši. Bet mēs vienmēr baidamies. Un tā programma ir. Man joprojām ir bail. Ķermenis signalizē, ka, hei, paskaties, kaut kas nav kārtībā. Manuprāt, daudz cilvēki, viņi jūt to signālu. Viņi tās sāpes pat cieši reizi nedēļā vai divreiz vai biežāk, citiem liekas naktī pat tās trauksmes un panikas viss sākās. Bet viņi nav gatavi strādāt. Tieši tā viņiem īstenībā ir bail rakties tajā problēmā. Un, varbūt viņi cer, ka viņiem pēkšņi kaut kad pāries. Es ļoti izbrīnītu, ka tu teici, ka tev gada laikā nav bijušas slēkmes, jo neviena no šīm nervu sistēmām viņu nevar izārstēt pavisam. Jo, ja kaut kas notiks, tad tev atkal parādīsies tāds. Redz, kas ir lēkmes nav bijušas. Tad, kad man nāk stresiņš virsū, es ļoti labi to jūtu. Ka es jūtu, ka man aiziet, tas viss sāk tur tā vibrēt, tas kuģīts. Es ok, tā. Uzreiz, kad, saprotu, es zinu to, ka pirms un tajā brīdī tu nevari īsti to apstādināt. Tas ir
to es pieredzēju kaut kādā ziņā, ka tajā brīdī, kad tu tā kā, tas ir veģetīvo, bet elpo, tur vēl kaut ko mēģini, ka nē, tas viņš iet un iet. Bet šajā brīdī man ir baigi labi. Ja? Būs lejā, tas ir skaidrs pie amerikāņu kalniņa. Diemžēl tādā dzīve strādā. Bet pagaidām esmu tik lielā harmonijā ar to, ko es daru, kā viss notiek, ka man tas triggers ir mazāks. Tā varētu teikt. Kad sakni kaut ko pamainīji, kā tu teici, tagad tu esi harmonijā un tā kā viss ir ok, ja? Nav jau ok, bet tā pašā viņš ir daudz labāk. Un ja tur kaut kas sāk vibrēt, tu vari uzreiz viņu ne tošta nocirst, bet tu vari kaut kā izprast vairāk, kāpēc, pieņemsim, kaut kāda situācija tev vairāk uzdzen stresu. Un vai tā ir patiesība, vai tu turpini par to vibrēt, vai tu kaut ko vari darīt lietas labā, vai tas ir tas, kas tev ietekmē, vai tavu finansiālo pasauli, vai ne, jo tajā brīdī, kad man bija tās tur, man likās viena kaut kāda lieta, un viss man beidzās. Šajā brīdī es saprotu, ka tāda viena lieta nevar mani izbeigt. Ja, kad esmu atrisinājis kaut kādas lietiņas, kas ja nebūs tas, būs tas, ja nav tas, ir tas, ja ir te, ka man, es nezinu, plāns B, plāns C, kad esmu sakārtojis sevi iekšēji, ka man nav viena lieta un viss. Ja, un tas nevar būt visiem, citiem varbūt ir viens darbiņš, un ja viņš uztais to šoku prezentāciju, viss beidzās. Ja. Protams, ka tas viss ir, kā daudz, kā mēs runājam, saknē tas viss ir. Un tev tās slēgmes var būt, bet ja tu sakārto lēnām, un tas process ir tiešām lēnām, kamēr es tur gulēju, tas pusgads, kamēr es tur mācījos, plus vēl pusotru gadu strādāju, 2-3 gadi, kamēr esmu tā kā, ok. Un ja tu jūti, ka nāk kaut kas ok, tad tu pieņemsim tur, pameditēji, izprot, mēģini atslābināties. Jo tas bija otra lieta, ko es jau, man no rītiem ceļos, vingroju, meditēju, jo meditācija ir tāds treniņš savu ķermeņa atslābināšanā, savu prāta atslābināšanā. Un man tāds tūliņš, man likās, tas vienmēr tāds stulbi, bet kaut kā tur tā, meditāšana nopietni, tas tāds banjo kaut kāds štruntiņš. Bet to, kad es pieņemsim apguļos no rīta un apzināti mēģinu, pirms apslābināt kaut kādus tur kājas, rokas, tur prātu, kaut vai seju, es pats jūtu, ka es tā kā, ka tas bišķi tā, ja, ka tu mauti tajā mašīna, ja, uz tu, nezinu, autobāni 200-300, un pēkšņi, ja tā nomet to gāzes pedāli un uz autociņu. Vispār es redzu, kas notiek apkārt. Zaļ kotiņas pārējais. Un tā ir tā man iekšējā sajūta, kur es tā kā bišķi varu sevi pakontrolēt. Un man tā liekas, ka tas ir tāds treniņš atkal. Jo es arvien vairāk un vairāk esmu pārliecināts, ka visu var uztrenēt. Ja pieņemsim bicīti, bicep muskuli, var uzkačāt, un tu vari aiziet uz pludmali, un tu kaut ko, tāpat arī noturību, mentālo veselību, to visu var uztrenēt. Visu procesu. Pareizi teicu, ka tas būs ilgi. Nav jābaidās, ir jāmeklē, ir jāgrib. Man liekas, parasti iet pie psihoterapeita. Es tagad domāju, ka coachs varētu būt līdzīgs psihoterapijai īstenībā. Zin kā, redz kā, tad arī, viss jau, tur tam coacham tāds pozitīvais, jo pie psihoterapijas, tas ir nopietni jau, tas jau. Pie coacha pa lielam ir, tā kā es coachoju, mēs cenšamies to baigi tā freestylā. Tā nepiespiesti. Jo tiklīdz tu sev uzliec kā tās robežas, ka tu tā kā sevi nosodi, tā tu esi vecajā programmā, tu uzliec sev to slogu. Tas ir process, kā tu saki, un es arvien vairāk un vairāk apzinos to, ka viņš man nekad nebeigsies. Viņš sākās tur 2-3 gadu atpakaļ, paldies Dievam, ka viņš sākās, un viņš nekad nebeigsies. Bet man ļoti patīk, ka nebeigsies. Ka tev diezgan vēlā laikā tas viss ir izlīdz ārā. Man jau tur daži cilvēki saka, ka tas ir tāds, kas tur kaut kā, ka viņš saka, tev 8 gadu laikā šis viss savācies ir. Ka tas punktiņš piegāja. Un tas blenders bija baigi labs, ka viņš viss šauj visu.
jo mēs zinām, ka Covid lien tur, kur viss, kas Covid lien tur, kur tavu vājā vieta ir. Man autoimūnā, tur pārslodze, viss šitas te, un pēkšņi veģetīvā arī izlīd, ja? Tā kā viss māc, ka viss smuks asumējās priekš manis. Un man nebija tāds, zin kā daudziem tas veģetīvs, viņš kaut kā atpūšās, tad viņš kaut kā parukā, man nebūs vairāk, tu nevilksi. Tā skaties, tā kā tos pēdējos sanāk pat 8 vai 3 gadus tur kaut kas slikts sāka notikt. Kaut kas, kas tiešām... Bailes kļūdīties. Nu, taču, zin kā, tas vienmēr jau, zin kā, tu saka, jā, es tur kaut ko, tur tādies būtu, jā, es to izdarīju, to. Es apzinos to, zin kā, mēs dažreiz tur, piemēram, tas pats Dinamo, zin kā, norējam tos vadību, ko viņi tur iekaitīja, kas tā pa komandu, kas ko kā. Vienmēr jau mēs varam vainot citus. Ka boss tur slikts, tur šitas tur slikts, tur sieva slikta, vīrs slikts, kas tur bērni ārprāts var, un vispār trafiks pilnīgi pakaļā, ceļi ārprāts. Labi, pa ceļiem mēs nerunāsim, tur man ir ko teikt. Bet to, ka mēs vienmēr veļam to vainas citiem. Bet tajā pašā laikā es sapratu atkal tajā kaut kādā sevis zināšanas procesā, ka jā, protams, ka varbūt kaut kur kaut kas sanāca vai nesen darīja, kā vajadzēja, kā nevajadzēja, bet kā es to uztveru. Bija pāris cilvēkam tā kā ne tā, ka pie kājas, bet viņš kaut kā vieglāk to uztver. Es to tik personīgi laidu, ka es tur neesmu pietiekami labs, jo un kā tā. Ja es būtu treneris un es raustītos, es arī neliktu sev spēlēt. Ja es būtu džēms vai vadītājs, es arī sev vairs neprakstītu nākamo līgumu. Tāpēc, ka cilvēks ir austās, nepārliecināts. Tajā brīdī, vai tas treneris pateic, vai kā viņš, tas ir pilnīgi cits jautājums. Kā tu uztver to? Vai tur, piemēram, kādas lietiņas tu laidi sev caur programmai. Un tas ir tas, ko, piemēram, es sev ļoti, kodēju, nekļūdies. Ja? Nevis tieši otrādāk, ej un dari, bet nekļūdies. Ja? Tik līdz tu sev programmu nekļūdies, ko tu darīsi? Tu kļūdīsies. Ja? Standarti. Taču vēl tas mūsdies arī man tāds mīļš, tagad tāds, ko es tieši pats arī tā fenomenu zinātnes pierādīt, sakanā mašīnas, tas likums. Ir dzirdējis? Nopērc mašīnu, pieņemsim sakanu mašīnu. Un tu iekāp un nākamā dienā, mana jaunā mašīnīt, un viss forši, un viņi sārka, un tu pēc tādu braukt apkārt, skaties, pilna Rīga sakanā mašīnām. Jā. Kur viņi pēkšņi viens dienas laikā, jo viss sapirkuši sakanas mašīnas ir, kas notiek? Ja? Tātad, kur ir tava enerģija, tur ir tava doma. Un tāpēc tās afirmācijas vai vizualizācijas vai ko tu saki sev ir ļoti spēcīgas. Jo tiklīdz tu saki, ka tu vari un tev būs iespējas un tev viss sanāks, kas notiek, sakanā mašīna, tu redz pilns ar iespējām, tev viss sanāk, viss notiek. Tiklīdz tu saki, kad sakanā mašīna negatīvs, tev nesnāk, viss ir slikti un vispār ārprāts, ko tu redzēsi ikdienā, redzēsi tikai sakanā mašīna. Tu redzēsi to, ka tev nesnāk, viss slikti, viss un tā projām. Un tas zinātnes pierādīts, un tas ir tik skaisti kaut kādā ziņā, ka cik mēs varam ietekmēt to. Un tas bija mans. Es saku, vai čuk nekļūdies, mēģinu būt to, ko treneris pateica, mauc, dari to līdz galām. Un es jau aizgāju tik tālu, ka es biju tāds robotiņš. Pa tālo, aiziet, jā. Un ka tu jau vairs neesi tu vienkārši dzīvo tajās bailēs, lai izpatiktu kādam trenerim, lai viņš tev nenosēdinātu tajā spēlē, lai tu nekļūdītos, lai tu uzliktu tev uz nākamās spēles, lai dabūtu nākamo līgumu. Un tas mums visiem sportistiem ļoti izteikts. Tas arī pa lielam ir spēlētājs. Ne jau, ka mēs esam labāks vai sliktāks, ir. Bet daudzi ir diezgan labā līmenī spēlētāji, un viņam vienkārši ir emocionāli. Viņš ir noturīgs, viņš var, un viņš ir gatavs iet tālāk. Un ir cilvēks, kas vienkārši sevi līdz galam netiek galā ar savu iekšējo pasaulītu un savu iekšējo pārliecību. Un tas jebkurā biznesā dzīvē, ģimenes dzīvē un tā tālāk un tā projām. Bet tev liekas, bija arī karjeras laikā, tad, kad tu spēlēji, tu izbaudīji, teiksim, spēles laikā, kad tev pēkšņi tur elpa zūd sirdi pēc. Tas bija bailes parastās, stress parastais, nekļūdīties un tad nebija šādi te. Tad ķermenis vēl bija labā šeipā, tad ķermenis vēl turēja, un tad vēl varēja viss notikās. Bet zin kā, mēs dažreiz, nosodam, kāds, kas, ko, kā. Esmu tik pateicīgs kaut kādā ziņā. Es droši vien vēl daudz
daudz plūst un kaut ko mēģināt vienkārši būt, eksistēt kaut kādā ziņā, nu, tieši kā es, kā personība. Ja nebūtu noticis tā, kā būtu noticis. Tagad, pieņemsim, es pats ar tevi varu parunāties par kādām tādām incidentām lietām. Es skatos, tu vairāk, jo Heidi Pipariņa kā skatās, kas ir, viens no viņiem ir mans audzēknis. Ja? Man vienkārši kaifā, ka cilvēki mi interesē, kas varēs no tā paņemt kaut 1%. Ja? Man nav teikt, ka te būs interesanti, un tu esi, es teikšu, kā es viņus tagad definēju, netipiskais vīrietis, kas negrimst alkoholā tusiņos, kā tu minēji, bet tu ļoti ej gudri, dziļi, un tu nebaidies redz mācīt citus, un tu tiešām ļoti precīzi visu pastāst. Ir interesanti. Bet, zin kā, es nezinu, vai mācīt citu, tas tāds, katram jau tā receptīva pilnīgi savādāka. Jā, Viņam kaut kur vienkārši tas rezonē, kaut kur reku man arī ir. Un tad jau ir tas jautājums, piemēram, reku Ješkam, pieņemsim, arī bija, nu, kaut kādā ziņā liela izaicinājuma, man arī īsti neiet viegli. Ko es varētu darīt? Kāpēc man tā ir? Un ja viņš to jautā, tad ne jau, kad viņš mācās, es darīšu tā kā Jēkabs, nav. Nē, bet tā iedzināties, ka tur ir kaut kāda problēma, nebaidīties, analizēt sevi, jo ne visi to dara mūsdienās. Zini, kā, mēs tikko ar Armandu Simpsonu runājām, baigi smuki, man tā patika. Viņš tā forši pateica tādu vienu lietiņu. Lupat, gļēvuļi. Nu, tā kā, nu jā, kā, tas bija pa vārdiņu. Šo kūcki, kā mēs vēl sakam par vīriešiem? Mīkstie. Jā. Mīkstie, tas bija vārds. Zini, ka tev ir kaut kādas emocijas, tad tu esi mīkstais un vispār, ja veicam jābūt mačo, pačo. Un es arvien vairāk esmu sapratis, ka īsts vecs, nu, viņš noliek tās bailes, pārvar tās savas bailes un pastāstījās pogulī. Un te es pateikšu godīgi, tas ir daudz smagāk nekā plūst pa to straumi un vienkārši būt kaut kas. Jo pajautāt un saprast, ka pats kaut kas ir jāmaina, tas galīgi nav viegli. Tas galīgi nav viegli. Un tur prasās īstas iekš, tur prasās, kā mēs veids sakam, tas ir oliņas. Un ne jau, ka tev jābūt emocionālam. Jā, uzreiz tagad ir kaut kas, tur kaut ko, bet tev ir jāpaskatās savā raksturiņā, savā dvēselē iekšā un jābūt patiesam pret sevi. Un jāpasaka, klausies, tas ir... Posms ir sākot no 40. Nu, varbūt ne viss. Tā var būt. Jā, bet tas... Man, piemēram, man ir bijuši cilvēki, kas atnāk, pieņemsim, un viņš meklē, Jēkabā, ko tu ieteiktu? Kas tur tā, klausiet, ļoti skeptiski viņš skatās. Viņš nav gatavs. Viņš ir kā, viņam tas pirmais solīts ir, viņš tā kā gribētu pastīties, bet viņš vēl nav. Viņš vēl nav tur, viņš vēl nav gatavs sevi pastīties, ko viņš var darīt. Tur sieva, tur šitā, tur kas tur kaut kā. Jā, protams, kad ir jārisina. Nav tā, ka tagad viss, es daru visu, ko man sieva grib. Nē. Tā ir komunikācija, tas ir ģimenes vērtības, tas ir izrunāšanās, tas tieši otrādāk. Es pasaku savu kas man ir vajadzīgs, tas tieši otrādāk. Tā, klausies, jā, es neesmu bijis, 2-3 gadus vienkārši atpūties kaut kur. Sieviņ, 2 dienas priekš manis. Jā, man to vajag. Kas ir mans lietiņas, kas man ir vajadzīgs, ko es gribu darīt. Un tas galīgi nav vienkārši. Protams, ka mēs dažreiz tikai es, un pērkam tur mašīnas močus, un tu vēl, lai aizbāstu caurums. Bet dienas beigās, ja tu esi tiešām patiesi laimīgs. Jo, zin kā, mēs tas laimi vispār klišejisks tāds vārds, man viņš patīk, nepatīk. Viņš ļoti labi simbolizē to iekšējo sajūtu, kā tu jūties, bet tā pašā laikā viņš neko nepasaka. Jo, zin kā, es nopirku tur mašīnu, tagad esmu laimīgs. Jā, nedēļiņa, 2 atnesa tā mašīna. Jā, tieši tā, nedēļa 2, ok, forši. Protams, ka viss kārtībā, baigi labi, bet vai tas ir tiešām, kas tev padara laimīgu? Jo tas atkal ir, tās ir raksturiezīmes lietas, ko tu dari ikdienā, kas tev padara laimīgāku, nevis padara laimīgu uz īsu brīdi. Un tas, laikam, ir tas, par ko, zin kā, tu man saki, vai tās tur, kāpēc viņas ir mazinājušās, tāpēc, ka es arvien vairāk un vairāk daru tās lietas, kas man piepilda un kas man padara laimīgāku. Kur ikdienā es izjūtu vairāk prieka nekā stresa par to, ka man kaut kas neizdosies.
Tu skaidrs, ka neizdosies, bet Nē, par to uztraukties tā, tagad ka nav. tās karjeras uzlika tādu nenormālu lielu slogu savā, ka tev tāpēc varbūt tā distānija, ka tev bija bail, ko tu darīsi, tagad viss beidzās. Tas posms, man liekas, hokejs, vispār sportistiem, viņi nezina, ko viņi pēc karjeras darīs. Tas Nu, pat, zin kā, laikam jau īsti līdz galam, tā kā man tas bija vienkārši acīm redzami, ka man tas iepriekšējais, zin, ka tu nepaņemsi, nedabūsi to līgumu nākamo, kur tu ies, kuru komandu tev gribēs, jā, tas mūžsanais, mums hokejistiem, diemžēl, tas tāds liela cīņa, kad tu nospēlē sezonu, ja tur ir labi, tev tur paraksti, ja tur viņi nav pārāk labi, tad atkal to visu vasaru dzīvo un domā, kurš tagad, kurš spēlēs, kas notiksies. Un tas, es domāju, tāds arī uzbūvēja to, ka pieņemsim to darbiņš, kā ir, viss, kas kaut kā, ja es tur pēkšņi nedarīšu tā kā boss teiks, viņš man atlaid, ko es darīšu tālāk. Ja? Nu, es taču esmu kā hokejs, labi, hokejs vairs nemāk no tālāk, ko darīs. Protams, ka viņš vēl ir akūtāks, jo tu tā kā ar savu profesiju vairs hokeju vairs nespēlēsi. Un tagad neko citu darbu palielāt nemāk vairs. Zin kā, tas viss mūsu spēlēs hokeju. Reiku tev ir iespēja dot, un tu tā kā neizmanto viņu kaut kādā ziņā, ja? Un, protams, tu tur, nē! Un nākal finansās problēmas, ko tagad darīs, kas kaut kā. Un vai kaut ko. Tu vienkārši, tāds stāstiņš jāaiziet. Vienkārši uzburot, vienkārši pasciņu, Heidī. Un mēs varam būt savs lielākais atbalsts, lielākais motivators un savs lielākais arī ienaidnieks, kas vienkārši sev iznīcina lupatās vienkārši. Un tas ir kā skaisti apzināties kaut kādā ziņā. Vismaz man tā bija, kad palielam es jau to visu varu. Es to daru, un kad es atkal varu apgriezt to kuģi dar uz otru pusi. Galvenais ir risināt īstenībā, jo nekas jau īstenībā pats no sevis nemainīsies. Klausies, esmu pirmajā, varbūt procentiņš 2 no sava kaut kādas lietas. Esmu tikai pašā sākumiņā savā izaugsmē. Tas process ir... Bet tas zin kā mēs snejamies, tā sniega bumbiņa, viņa no tā kalna ir jāpalaiž bišķīt. Savādāk tur viņi neaizripos tajā galā liela bumba. Viņi ir, kaut kā bišķīt ir jāpalaiž. Man paldies Dievam. Ja tu sāksi ar sevi strādāt, tad arī tās lēkmes būs mazāk, tu būsi mierīgāks, un tad arī to gadu laikā jau viss sāks uzlabot. Protams. Tev jau, zin kā mums visiem, tas, kā es arī saku, mūsos visos ir atbildes. Ja mēs tā pasēdētu un parunātu un pajautāt, kas tev trigero, tu ļoti skaidrs zini, kas tev trigero. Kas ir tas, kas tev, kad runa par tu domā, kas tās domas, kas tev ir? Un tad tu vienkārši sāk rakties tajās domās. Kas ir tas tajā domā, tajā sajūtā, no kurienes viņi nāk? Ne jau, ka vienkārši man, tur nezinu, nepatīk kaut kas. Boss uzbrauc. Kurā darbā neuzbrauc boss? Māja darba. Jā, kāpēc? Kāpēc tas tev tik tā sit ārā no korķiem? Un tad jau tur ir tāda, vai tā ir nauda, vai tas ir ģimenes nenodrošināšana. Pilnīgi kaut kas cits aiziet. Tu nav nekāda sakara bossu. Tas ir pilnīgi kaut kāds, ka tu nejūties kā īsts vecis, jo tu nevari, nopirkt, samaksāt rēķinus. Mazums. Tas, man liekas, ka vīriešiem ir tas spiediens, ka jums jābūt stipriem, jūs nevarat izrādīt emocijas, tas padomu laiku, man liekas, uzstādījums. Un vīriešās emocijas nenormāli tur sevi. Jā, tieši tā arī. Jo, zin kā, mums ir jābūt večiem, bet man tā liekas, ka es par to gribu runāt, jo es jūtu, ka ir ļoti daudz cilvēki, kas par to nerunā, negrib domāt, jo viņš domā, ka viņš ir tikai tāds vienīgais. Diemžēl, vai par laimi, tik daudz cilvēki ir tādi kā es, ārprāts kaut kādā ziņā. Arī vīrieši, man liekas, ka to ir vīrieši neslimo, tur ir šitām slimībām, saka, nē, slimo, viņi vienkārši nesaka, jā. Jā, bet saproti, un nav vīriešiem jāsaka visiem tagad pasaulē, man tagad ir sūdīgi. Tu vari darīt to iekšējo darbiņu pie sevis, vai piezvanīt tādam jēkam, piezvanīt tādam, nezinu, kam citam, coach, tev nekas no tā nenotiks. Neviens neuzzinās, kaut arī tu pirms to negribi kaut kādā ziņā. Bet tu vari sākt. Es to daru, tāpēc, ka es jūtu, ka tas varētu būt kaut kas, kur es varētu būt noderīgs. Ja? Tas mana dzīves jēga.
kad es varu palīdzēt cilvēkiem, kam arī ir slikti, kas grib aizmukt no tā visa. Klausies, Ješkam tā ir. Bāc, varbūt, ka jokaidī es ar kaut ko palasu kā grāmatiņu, pastos pajautāju sev kādu jautājumu. Varbūt, ka man arī paliek labāk. Jo viņš jau zina, ka viņam nav labi. Viņš, protams, visiem pārējiem saka, ka viņam ir viss kārtībā, viss ir labi, bet reāli viņš zina, ka viņš nav, viņam nav. Un ja tāds Ješka, ok, davai pajautāšu arī sev, pastīšos. Tur kaut ko palasīšu. Paldies Dievam, mūsdienu podkāsti, vispārējais ir iespējas. Super! Ja? Tev ir iespēja sevi saprast. Un tā, ka tu jau būsi pārliecināts par sevi, to, ko tu esi atradis, tām lietām, ko tu esi izzinājis, kas tev reāli vajag, tad tie cilvēki, kam tu gribēsi, tu pateiksi, ja viņi tev nesapratīs, tad tu sapratīsi, ka viņi nav tie cilvēki, ar kuriem tu gribi būt kopā. Jo tu tajā brīdī, kad tu esi sevi uzlabojis, tu jau esi daudz pilnīgāks, tu esi daudz laimīgāks, tu esi daudz mierīgāks un vispārējais sakārtojas. Un tev ir daudz vieglāk arī tās grūtās izvēles, jo tu zini, ka tā bija misene. Ja? Šitas daudz interesantāk. Šitas ir tas, kur es gribu dzīvot un kur gribu būt. Tā kā, tas tāds atkal process. Tu man pārsteidz. Jā, bet zini kā, man tā liekas, kad ir pat lietiņām, jo būs heiteri, būs cilvēki, kas tam visies liks, atkal tur ieši, ka kaut ko tur bazarē pilnīgi stulbi runā, un tā nav, un viss kārtībā. Un viņam ir savs ceļš, un tas tiem šis te nav priekš viņiem. Bet tiem, kam šis būs un kurš ieklausīsies, super. Un tas ir arī mūsu mērķis. Un paldies tev, ka tu dari šādas lietiņas, ka tu taisi šādus laiviņus, jo vairāk cilvēki garām skrienot, kā saka, redzēs, viņiem tas liksies, viņus tas aizķers, jo vairāk būs cilvēki, kam atkal tas stāstīns nāks ārā, viņš jau viņu padalīsies, un vairāk cilvēki, tad kā atkal tā ripiņa, tā bumbiņa, ja, viņi pa to kalniņu palaidīs lejā. Jo, kā es sāku, kā dabūt informāciju, es braucu ar cilvēku uz savu kārtī izbraukumu ar hokeju, un viņš saka, klausies, te tāds čalītis baigi interesantais. Varbūt, ka tevi interesē. Jā? Vai kā viņš sauc? Un tas bija Jay Sherry. Ja? Jay Sherry, podkāsts, viņa grupi, vai es būtu pie kaut kur citur, arī var būt. Bet izmācījos, un tagad esmu te, cik interesanti. Pasakaini vienkārši. Tā kā tā. Jā. Jā, paldies. Jā, paldies, ka uzaicināji. Paldies par šo sarunu tiešām. Un tā tik turpināt. Un kā man patīk teikt, vairojam labo. Vairojam to sarkano mašīnu un lai viņi pilnīgi. Jā. Un Latvija. Arī vienmēr saka. Un pasauli. Varbūt 100 cilvēkiem tas būs slikti, un tā es neklausos jau sen vairāk, bet vismaz es vienam esmu palīdzējis, man tāds viss labas misijas izpildīja. Zini kā, manis kaut kā, paldies Dievam, ir rūtījums. Es Dinamo laikos pirmajā gadā lasīju un tur kaut ko, kā tur Ješka tagad tur tāds un šitāds te. Un otrajā gadā es jau tā kā smaidu uz lūpām. Un tikko es biju kaut kas, tur bija kaut kāds storijas, un kaut kas tur Ješka pilnīgs jokaidīs dābuks un šitāds te. Un es, kas rācēju, klausies, skaties jokaidī, un mēs ņirdzam, abi divi ņirdzam. Jo, tas ir tas cilvēciņš, kam tas būtu, bet katram savu. Tā kā es, diemžēl, paldies Dievam, tam tā ir jābūt. Labi, paldies tev. Viss, super, paldies. Čau. Čau.